Cienījamie kolēģi, starpbrīdī izdevās mazliet paklausīties pāris izgriezumus no Krišjāņa Kariņa intervijas Latvijas radio. Viņš ar ļoti lielu neizpratni sacīja, ka viņš nesaprot, kā tas var būt un neredz šo kopainu, kā tas var būt, ka politiķi, arī viņš ir zaudējis sabiedrības uzticību. Un sabiedrības uzticība zūd tieši no šādiem lēmumiem. Un, protams, ka mums ir jārūpējās par plasmas daļiņu nenonākšanu vidē, un zaļās lietas ir ļoti svarīgas arī zaļajai partijai, un es domāju, nav korekti šādā veidā kritizēt zaļo partiju. Ir jautājums par prioritātēm. Cik daudz, kādi produkti, kā viņi tiek patērēti un lietoti, kuri rada vairāk šo te bīstamību, kuri mazāk. Un tieši šādi lēmumi, kas šobrīd, par kuriem mēs diskutējam, par mitrajām salvetēm un sadārdzinājumiem, tie visvairāk tracina sabiedrību. Un ir taisnība Edgaram Tavaram par to, ka ir diezgan apšaubāmi kritizēt zaļo partiju par viņu politiskajām izvēlēm, ja jūs, cienījamie progresīvie, nevarat pat galvu pacelt, pat palūkoties un pavērtēt un savu viedokli iedot par to, cik tonnas Krišjānis Kariņš ar saviem izmešiem, ar privātajām lidmašīnām 1,36 miljonu eiro vērtībā ir palaidis dabā. Ja jūs atbalstītu šādu veidu pieprasījumus, tad es tiešām ticētu, ka jūs esat patiesi zaļi. Paldies!